tavu bagātību un daudzveidību Latvijas zeme. Tu izauklē labību un citus zemes augļus. Tuvējās un tālākās apkārtnes tīrumos gada laikiem ritot uzzied rapšu spilgtais dzeltenums. Dižojas sarkani āboliņa lauki, vēl šur tur saglabājušās dabīgās pļavas, neskarta daba, kur visapkārt bites vāc medu. Draudniecība, viens no seno latviešu nodarbošanās veidiem. Bites, aputeksnētājas un auglības nodrošinātājas. Bites, pavasaru pūpolos zumoši bišu spieti vasaras plaukumā. Zumu liepu aleja uz Latviju sētu. Biržziedu tumšbrūnais medus ar zāļu tēju vēsos rudens lapkriša vakaros vai ziemas baltajā stingumā. Krāsu un nokrāsu daudzveidība kā Latvijas novada tautas tērpos. Viens no daudzajiem bišu ceļiem mūs atvedis uz Ūgēņiem, bitenieka Alberta Mičuliša mājām Kamenītes, kur dzīves ritmu nosaka bites, saldā un veselīgā kāruma ražotājas. Kamenītēs ir īpaša aura, tā vieš mieru un dziedina ar krāsām, smaržām un nesteidzīgu darbīgumu. Vedina uz rimtu un līganu deju, lai brīvi viļņojas seģenes un brunči visās pļavu ziedu nokrāsās un toņos. Gaida pilna mēnestīņa. Tautas zirgus saseglojuši. Gaida manu māsiņu uz augami. Vārna mietu notupēja, siltu vasariņu gaidīdama. Puiši